Es esmu Jana. Mēs ar savu vīru šeit saimniekojam lauku sētā Kliņģeri. Atrodamies Pūzes pagastā, Svētēs. Un apsaimniekojam ziedu pļāvu 0,97 hektāra apjomā. Vēsturiski šeit ir bijusi Mežkunga muižiņa, mājiņa. Un tad 19. gadsimta beigās vīra vectēvs ir šo zemi izpircis un sācis te veidot savu saimniecību, par ko gan vēlāk ir bijis diezgan nelaimīgs, ka izvēlējās šo vietu, jo zeme ir liesa un īsti nedara tādai augkopībai nopietnai, bet viņa perfekti piemērota ganīšanai. Acīm redzot, aitas ir tās īstās, kam te bija jābūt. Mūsu pamatmērķis ir tieši vairot bioloģisko daudzveidību. Tas ir arī tas, kas patīk mūsu dzīvnieciņiem, mūsu aitiņām, kuras ir viens no tām, kuras visvairāk arī izmanto šo dažādību. Šajā ziedu pļavā mums ir svarīgi arī saglabāt to senču mantojumu, kas ir bijis. To dabas bagātību saglabāt. Ziedu pļavai vajag vairāk nekā 3 gadus. Lai varētu pateikt, lūk, man ir nākušas klāt tik un tik sugas, bet tas, kas ir ļoti būtiski mainījusies, ir tas mūsu redzējums un saprašana par to, ko mēs varam darīt, jo šī ir tikai viena no pļaviņām, kuru mēs gribētu kā bioloģiski daudzveidīgi redzēt. Un mums ir pilnīgi mainījusies domāšana, zināšana apjoms un redzējums, kā mēs uz to skatāmies un esam gandrīti par to. Un ticam, ka arī viss, kas ir iestādīts, iesēts, arī dos savu rezultātu. Bet sugu daudzveidība ir pamainījusies un ir labāka, un, protams, tas ir atkarīgs no sezonas. Sausāks, slapjāks. Tas, ka mums ir tiešais kontakts ar ekspertiem un ka mums ir tieši mūsu vietai piemērots un pielāgots atrasts risinājums, kā mēs to pļavu varam uzlabot. Un ka to ar ekspertu var iziet pļavā un viņš tev parāda un iemāca bez ziediem saprast, ka tur ir tik un tik sugas. Un tas ir pats vērtīgākais. Un tas, ka tu esi kopā ar līdzīgi domājošiem, kas pie tā paša strādā, teiksim, domājot par semināriem, tas dod arī tādu plecu sajūtu un nedod tev tādu iespaidu, ka tu viens tāds neritīgs peries pa savu pļāvu.